Baltijas grāmatas svētku 2014 ietvaros 28. februārī izcilais lietuviešu prozīķis Vītauts Bubnis tikās ar saviem lasītājiem, lai pastāstītu par savu romānu Krustā sistais balodis, kuru latviešu valodā nesen izdevusi Apgāds lauku avīze. Šī romāna, kuras dabar ir izversta, Šis romāns Krustā sistais balodis ir jau 7. mana grāmata, kas izdota latviešu valodā. Un visas šīs grāmatas uz latviešu valodu ir tulkojusi lieliska tulkotāja Daina Avotiņa, kurai esmu ļoti pateicīgs. Grāmatu Krustā sistais balodis es uzrakstīju pirms 10 gadiem. Ja manu iepriekšējo romānu darbība norisinājās lielākoties Lietuvā, tad šī romāna darbība aizgāja tālu aiz Lietuvas robežām, uz to laiku sabrūkošo Dienvidslāviju. Tas ir laiks no 92. līdz 95. gadam, kad Dienvidslāvijā notika nežēlīgs pilsoņu un reliģiskais karš. Asins izliešana, kas notika Dienvidslāvijas konfliktā, man ļoti saviļņoja, jo atgādināja to, kas notika pēc kara Lietuvā. Man vajadzēja lielu uzdrīstēšanos, lai par to rakstītu. Es padomju laikos esmu ceļojis pa tām vietām, arī Bosniju un blakus republikām, tomēr rakstot šo grāmatu, es nedomāju tik daudz par sadzīvi un necentos to attēlot ļoti precīzi. Man bija svarīgs tieši cilvēka liktenis, viņa drāma. Galvenais romāna varonis ir horvāts Franciskāņu mūks, kurš, sākoties bruņotajam konfliktam, novelk savu mūka apģērbu, ņem rokās automātu un iet aizstāvēt savus tautiešu skatoļus, uz kuriem šauj musulmaņi, bosnieši un pareizticīgie serbi. Esot frontē, viņš pārdzīvo ļoti smagu un dziļu dvēseles krīzi, tāpēc viņš no frontes aizbēg un atgriežas Bosnijā esošajā katoļu klosterī, kur viņš kā restaurators atjauno freskas. Tur strādājot, viņu turpina vajāt mokošas atmiņas no frontes, tāpēc viņš sāk ceļot un aizceļo pat uz Indiju, kur piedzīvo ļoti skaistu, romantisku mīlestību ar indiešu sievieti. Kāpēc tieši Indija? Es esmu bijis Indijā vairākas reizes un šo valsti ļoti labi pazīstu. Interesanti, ka dažus gadus pēc romāna izdošanas lietuviešu valodā to iztulkoja un izdeva arī horvātu valodā. Horvātu rakstnieku savienība man uzaicināja uz šīs grāmatas prezentāciju. Viņu kolēģi brīnījās un teica, mums ir tik daudz romānu par šo karu, gan horvātu, gan bosniešu un serbu rakstītu, bet nevienā no tiem nav tik objektīvi attēlot šie notikumi, jo mūsu romānos tie tiek rādīti tādā veidā, ka mēs vainojam viens otru, serbi vaino bosniešus, bosniešu serbus un tā tālāk. Turpretī manā romānā ir parādīta cilvēka kā tāda vaina, nevis tautas vaina. Visi latviski iznākušie Vītauta Bubņa romāni un arī stāsti bērniem ir allaži bijuši ļoti pieprasīti Latvijas lasītāju vidū. Romānam Krustā sistais balodis piešķirta arī Baltijas asamblejas balva.